Mūsdienu civilizētajā pasaulē ir visai maz tādu ēku, kur būvniecības procesā vispār nav ticis izmantots betons. Nevelti tas tiek uzskatīts par pasaulē visizmantotāko cilvēku radīto materiālu. Betons ir mākslīgs akmens, kas veidojas sacietējot cementam, kas ir sajaukts ar ūdeni un smiltīm vai granti. Tātad pati galvenā betona sastāvdaļa ir šis pelēkais pulveris cements, kas tiek ražots arī Latvijā, Procēnos, no tepat mūsu valstī iegūtām izejvielām. Lai iegūtu cementu, vispirms ir jāražo šādi pelēki akmentiņi. Tas ir cementa klinkers. Tas izveidojas noteiktās proporcijās, sajaucot tepat Latvijā iegūtas izejvielas – kaļķakmeni, mālus, smiltis un dzelzs plāvu, jeb dzelzs oksīdu piedevu. Šīs izejvielas tiek samaltas, rūpīgi sajauktas un augstā 1500 grādu temperatūrā apdedzinātas. Rezultātā tiek iegūts cementa klinkers, no kura tad var sākt veidot īsto būvniecībā izmantojamo pelēko cementu pulveri. Klinkers ir tā pamatviela, lai radītu cementu, un samaļot klinkeru, mēs iegūstam jau šo te pulveri, kuru, ja viņu sāktu pievienot kā cementu, tad viņa sakalšanas vai sacietēšanas process būtu tik strauji, ka šo materiālu nevar apstrādāt. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ja mēs pievienotu tikai tīri samaltu klinkeru, lai veidotu betonu, tas nozīmē, ka betons varētu sakalst 10, 15, 1 minūtes laikā. Lai samalts cementa klinkers būtu izmantojams būvniecībā, klāt tiek pievienots samalts ģipšakmens, jeb ģipsis, kurā esošie ķīmiskie elementi palēlina cementa sacietēšanas procesu. Tālāk ir dozatori, kur klinkers tiek padots uz dozatoriem, kas patiesībā varētu būt kā tādi lieli svari, kurā noteikts daudzums tiek padots klinkers un noteikts daudzums tiek padots ģipsis. Un viss šis materiāls atkal samaisoties kopā tiek padots uz dzirnavu. Dzirnavā viņš tiek samalts jau pulvera veidā un ir gatavs cements, kas tiek ievietots jau lielajos silosos vai cementu noliktavā, kurā katrā no mums šeit ir diezgan liela, tie silos ir apmēram 7500 tonnas cementu. Un ja mēs to skaitam vagonos, tad daudzi varbūt zina, ka vagonis iet pa sliedēm, tad mēs varētu teikt, ka katrā vagonā ir apmēram 70 tonnas. Tas nozīmē, ka vienā no tiem silosiem ir vismaz 120 vagoni cementa iekšā, kas ir 2 pilni sastāvi ar dzelzceļu. Pateicoties šim 5 līdz 6% ģipša pulvera piemaisījumam pie samalta cementu klinkera, celtnieki var paspēt no cementa izgatavoto betona masu gan izlīdzināt, gan arī apstrādāt. No betona tiek būvētas ēkas un konstrukcijas, no kur izturības tiešā veidā atkarīgas arī cilvēku dzīvības. Tāpēc betona izgatavošanā izmantotā cementa kvalitātei ir ārkārtīgi būtiska nozīme. Cementa rūpnīcā izveidota nopietna laboratorija, kas regulāri veic rūpīgas pārbaudes un analīzes. Kontrolē pilnīgi visas procesa stadijas katru stundu. Svarīgākās procesa stadijas tiek kontrolētas katru stundu ražošanā. Tiek kontrolēts arī gatavais materiāls, kas ir cements. Kontrolēti tiek visi izejmateriāli. Kontrolēt nozīmē veikt pilnu ķīmisko analīzi, no kuras tiek tālāk izriet kalkulācijas, dažādas formulas, dažādi mineraloģiskie sastāvi, kas ir ļoti svarīgi cementa sastāvā, kuri ir mums uzstādīti kā iekšējie standarti. Un tātad nosakam pilnu ķīmisko sastāvu, atkarībā no kura mēs tālāk pieregulējam ražošanas procesu. Būtiski, teiksim, es teiktu, ir 5-6 oksīdi. Kalcija oksīds, silicija oksīds, magnija oksīds, dzelzs oksīds, alumīnija oksīds un sērs. Tie ir tie, teiksim, 5, man liekas, ka 6 sanāca kopā ķīmiskie elementi, kur ir tie svarīgākie, no kuriem mēs tālāk, teiksim, rēķinam, kā es minēju, viss šīs ir speciāls formulas standarti, pēc kurām tiek aprēķināti dažādi klinkera parametri. Laboratorijas darbinieki rūpīgi kontrolē arī, kāda veida kurināmais tiek izmantots cementa klinkera apdedzināšanai, cik tas ir kvalitatīvs un kādu temperatūru apdedzināšanas krāsnī šis kurināmais nodrošina. No visiem iepriekš minētajiem faktoriem ir tiešā veidā atkarīgs tas, cik izturīgu un stipru betonu celtnieki varēs iegūt būvniecības vajadzībām.
Stiprība ir tā, kas tiek mērīta tad, kad jau cements tiek sajaukts kopā ar smilti un ūdeni, izveidots no viņa betons. Un tad betons tiek testēts pēc 28 dienām, un viņam ir jāsasniedz noteikti stiprība. Tas nozīmē, ka viņi šie gabaliņi tiek lausti, un ja viņš salūst pie noteiktas spiediena, tas arī parāda, cik stiprs ir šī cementa īpašības saturēt šo te maisījumu kopā. Samalšanas procesā var kontrolēt cementa stiprību, gala produkta cementa stiprību kaut vai tikai no viņa maluma smalkuma. Tas nozīmē, cik jūs smalki samaļat šo cementu. Jo jūs smalkāk viņu samalsiet, jo jūs iegūsiet augstāku stiprību, piemēram, pēc 2 dienām, pēc 7 dienām, ko pie daudzām būvēm tiek prasīta ne tikai stiprība pēc 28 un 56 dienām, bet jau pēc 2 dienām. Iespējams, būvējot pamatus šķūnītim vai nelielai privātmājai, nelielas atšķirības betona stiprībā nav tik būtiskas. Tomēr tiklīdz runa ir, piemēram, par tiltu vai lielu daudzstāvu ēku celtniecību, tur betona izturībai ir ārkārtīgi liela nozīme. Tāpēc rūpnīcā cementa kvalitātes un izturības rādītājiem tiek pievērsta īpaša uzmanība. Un ja viss atbilst noteiktiem standartiem, gatavais cementa pulveris tiek pakots vai nu papīra pakās un nogādāts uz veikaliem, vai arī tiek pildīts lielās kravas automašīnās un nogādāts tieši uz betona rūpnīcu.